Vai Amazonai jau 18, tāds ir jautājums, un jubilejas svētki ar labu noskaņojumu, atraktīviem priekšnesumiem, labu vēlējumiem var sākties, bet raidījuma gaitā īsts dienas pārskats. Būs arī tehnikas demonstrējumi, bet nobeigumā fragmenti no demonstrētās Amazonas dokfilmas un svētku salūts tortēs. Sveicināti Amazonas pilngadības svētkos un gadskārtējā mūsu tehnikas dienā, kas jau ir kļuvusi par tradīciju. Bet šodien mēs gribējām kaut ko īpašu. Un īpašs jau ir tas, ka Amazonai ir 18. dzimšanas diena, kopš mēs pastāvam Latvijas tirgū. Un tādēļ šai dienā vēl īpašs ir tas, ka mēs gribam apliecināt to, ka mēs rūpējamies un domājam ne tikai par zemes kopšanu, bet domājam arī par mūsu latviešu tautas kultūras vērtībām un to saglabāšanu. Tādēļ šodien mēs uzaicinām jūs pievienoties, atbalstīt Imanta Ziedoņa Daļrades digitālā muzeja izveidošanu, jo latvietis jau tāds ir. Ar maizi vien nepietiek. Latvietim vajag kaut ko dvēselēji, jo mēs esam skaista un stipra tauta. Un es novēlu, lai šī diena ir piepildīta, lai mums viss izdodas, lai izdodas ne tikai šodien, bet lai izdodas arī viss mums turpmāk. Veiksmi! Jāsaka, ka Amazona un Upskalna man šķiet ir arī tā lieta, ko mēs Kuldīgas novads varam lepoties. Un, ja ir jautājums, kā ir sagaidīt šī 18 gadu jubileja, tad es domāju, ka tie pamats stūrakmeņi ir Amazonai ļoti jauks un saliedēts kolektīvs. Prasam atrast dialogu ar ne tikai Kuldīgas novadu, bet visiem Latvijas zemniekiem, jo, teiksim, īslaicīgi panākumi var ātri būt, bet noturēt to 18 gadus, tas nav tik viegli. Baibai ziedus un Arvīm tādu prezentiņu, bet es atļaušos arī sveikt, man tāds prezents ir kā mednieku klubs Padura kolektīvu prezidentu vārdā, jo viņš ir pašrocīgi Upskalnu laukos vakarā nometīts mežtrūciņš. Tā kā es domāju, ka jūs tie viesi visi viņam izēdīsiet, tev vismaz paliks rīt viņam kaut ko pusdienās uztaisīt. Man tiešām ir tāda sajūta, ka man ir 18. Un Arvim arī, es domāju, ir jābauda tas mirklis, kur mēs dzīvojam, kurš mums ir dots. Un patiesībā no tā mēs uzlādējamies un dzīvojam tālāk. Mēs gan esam, jāsaka, vecāki biedri. Mums ir Sijā kombēna servis jau 20 gadi būs. Līdz ar to gribu teikt, ka labiem cilvēkiem jau vienmēr arī tas laiks palīdz. Arī mums ir doma sadarboties ar Amazoni un turpmāk būt arī viņu sadarbības partneriem. Tā kā es domāju, arī mums šī diena noteikti nesīs kaut ko jaunu un patīkamu. Tādu tautas masu kopā dabūt nav nemaz tik vienkārši. Tas, ko mēs vēlamies parādīt, praktiski ir viss mašīnu klāsts graudkopībai, un tāpatās arī šī pusē viss klāsts lobarības sagatavošanai, jeb pienkopībai. Šī pavasarī tas, kas ir no jaunajiem modeļiem, noteikti ir augstnes apstrādē Katros plus diski.
Tāpatās sejas tehnikai ir, kā vācieši saka, jaunā ģenerācija, jeb automobīļu būvētāji to pa faceliftu dēvē. Tā teikt, kaut kas bišķīt uzlabots no vecā, kaut kādas lietas pilnīgi jaunas. Protams, jauns izskats, jauns dizains, tā lai šīs jaunās mašīnas atšķiras no iepriekšējām. Tālāk ir arī viens miglotājs, kurš ir aprīkots ar pilnīgi visu iespējamo, ko šobrīd Amazon piedāvā. Tad tur praktiski ir pilnīgi visas opcijas virsū, un tās arī tiek atrādītas Latvijas graudu audzētājiem, lai arī dabā varētu redzēt, kāda tā opcija izskatās, ko viņi dod dzīvē, cik tas maksā un vai man to vajag. Tāpatās kronas pusē, jeb lokbarības sagatavošanas pusē, mēs esam plašu mašīnu spektru sagatavojuši. Protams, lielāko jaunumu Latvijā mēs varam redzēt man tieši aiz muguras. Tas ir pašgājējs malcinātājs, kurš spējīgs ir pacelt sasmalcināt gan zāles kāpsienam, gan arī biomasu biogāzes ražotājiem. Mašīnas patiesi jaudīgas, mazākā sākot no 700 zirgspēkiem. Redzam, ka saimnieki jau ir mašīnās, visiem ir atļauts kaut ko paskatīt. Es saprotu, ka tāvī Amazonas tehnikas lietotāji, saimnieki jau skatās, noskat, ko iegādāties un varbūt kādu konsultāciju lūk. Jā, protams, tehnikas iegāde nebūtu nav viens dienas pasākums. 6 mēneši tas ir minimālais laiks, kas vispār tiek veltīts no brīža, kad apsēžamies pie galda līdz brīdim, kad mašīna ir pagalmā. Pēc jebkuras tehnikas piegādes notiek apmācības, neatkarīgi vai cilvēks nopērk maz izkliedētāju vai pašgājēju tehnika, apmācība ir neapņemama sastāvdaļa, tas pats attiecas uz rezerves daļu piegādu uz servisu. Tas ir komplekss pasākums. Jūs neko nevarat izdarīt ar tirdzniecību, ja jums nav pārējās lietas atrisinātas. Solītais jāpilda. Noteikti pats atceries, ka bijām šitanī te izstādē un tanī laikā kundze, tas nekas viena ērce mazāk. Izstāstīja man, ka būs tādi svētki, un es savukārt apsolīju, ja es tanī laikā būšu Latvijā, es noteikti atbraukšu pie saimniekiem ciemos. Filmā tas ir fiksēts. Redz, tā kā solījums ir izpildīts, esmu šeit. Kas nepazīst Amazonu Latvijā, un tiešām pirmkārt jau saimnieks pats ir kārtīgs agronoms un kārtīgs zemnieks. Viņam tās lietas ir skaidras, sākot no sēklas līdz maizītei, un es tikko arī pārunāju, kā tad izskatās, jo sākums jau šo pavasaru nebija sevišķi cerīgs, kā mēs atceramies. Un viņš tiešām arī priecīgs un saka, saņēmās pēc lietas, saņēmās, par ko jau visiem zemniekiem prieks ir. Jo visa šī lielā un galvenā tehnika jau nevienam nebūs vajadzīga, jau uz tā lauka nekas nebūs. Un tāpēc es iešu pavizināties. Visu cieņu, būtu cepures paceltu. Bet tev pašam ir saimniecība, un tev ir Amazonas tehnika savā saimniecībā, ja? Jā, man ir saimniecība. Mēs tad saimniecība saucās Sijā Mālnieku. Mēs apstājam 1300 hektārus, un mēs strādājam gan ar Amazonas sējmašīnu, gan miglotājiem, gan Amazonas minerālu mēslu kaisītājiem. Un esam ļoti apmierināti ar šo tehniku un ilgo sadarbību. Tā kā vārds tev nav svešs, un es domāju, ka ilgi jau sadarboties. Jā, vārds nav svešs. Mēs sadarbību sākām 2003. gadā, un tā sadarbība vilksies caur šiem gadiem. Un, jā, Amazon, mēs esam ļoti apmierināti. Tāda sporta klubs arī redzam, ka Amazon arī virsū, un tur arī sporta klubā, es domāju, konsultācijas tādiem jauniem sportistiem neliedz. Jā, tad man ļoti liels prieks, ka Amazon ir izvēlējies atbalstīt arī MML Sūdens motosporta klubu, kur arī es esmu viens no biedriem, bet principā tas ir jauniešiem, un šī ir jauniešu iespēja doties tālāk piedalīties Latvijas čempionātā un Baltijas čempionātā un veicināt viņu karjeras izaugsmu. Man liels paldies to apam. Latvijas tēls ne tikai ūdens sportā jānes, bet es domāju, kārtīgam saimniekam, ja šādu vīri ir pie mūsu saimniecības stūres, tad kaut kas tur sanāk. Jums ir jāpamēģina šī te, un jūs sapratīsiet, ka tas ir to vērts. Mūsu pamatnozara ir piena lopkopība, kur mums ir 120 slaucamas govis un ap 100 attaudzējumām telēm, un arī graudkopība, lai nodrošinātu šo lobarību ganāmpulkam. Tehnikas vienības arī no Amazonas? Pamatā visa lobarības sagatavošanas tehnika mums ir tikai no Amazonas pirkta, un būtībā arī graudkopībai sējmašīna, minerālu mēslu sējmašīna, graudaugu sējmašīna, kombinēta zālāju sējmašīna, vēl varētu skaitīt. Pieredze tā tad ir, bet svētku reize. Šī nozara ir attīstīta, atstrādāta, perfekta, tad ir jāņem kaut kas jauns. Tā saimnieciskā darbība mums it kā ir kopēja, kad vajadzīgi ir gan viņiem mūsu palīdzību, gan arī mums viņu palīdzību. Un ja vēl tā paskatāmies atpakaļ, tad tā sadarbība mums jau ilgus gadus ir. Un
Amazon paplašinās un arī viņu piedāvātie pakalpojumi arī arvien kļūst tādi kvalitatīvāki un arī daudzveidīgāki. Un, ja tā sadarbība jau mums ir tik tālu, kad viņu darbinieki jau sāk zināt mūsu darbības sfēras un viņi jau piedāvā savus variantus, sakot, jums tur vajadzēs to un to, kad mēs sāksim, neprasot mums, kad mums to vajag. Tiešām tā ilgadīgā sadarbība, tā ir tādas labas augļus devusi, ka mēs vienmēr varam būt līdzās viens otram. Un paļauties viens uz otru. Un paļauties, ļoti paļauties. Sveicināti Amazonē! 11. janvāris 1993. gads tiek nodibināta SIA Amazone uz zemnieku saimniecības Upskalni bāzes, kura izveidota 1925. gadā un atjaunota 1992. gadā. Ražas novākšana 1925. 2010. gads. Lobarības novākšana 1925. 2009. gads. Celtniecība 1925. 1997. gads. Īpašnieku paudzes dažādos laika posmos Upskalni laukā. Latvijā var teikt ar sparu iet uz priekšu viss. Kur ir mies un kur ir pagasts, tur ir sava miss. Un ko pašu zemes puisi nespēj saprecēt, mēs kā pirmklasīgu preci varam eksportēt. Aprīlis 1993. gads uz treilera ar Audi 100 Latvijā tiek ievesta pirmā D830 Special sejmašīna. Aprīlis 1994. gads pirmā izstāde Rāmavā. 1995. gads jūnijas uzsākam sadarbību ar SIA Agro Smilteni. Septembris pārdot pirmā sejas kombinācija KG D830. 1995. gads mūsu partneri. Marts 1997. gads tiek atklāts pirmais SIA Amazone birojs. Firmas Amazon tehnikas pārdošana strauji pieaug. 1997. gads maijs ievests pirmais Krone tehnikas komplekts. 1998. gads sasniegts rekorda apgrozījums 1 miljons Deutschmarku ar Amazon Werke, 0,2 miljoni Deutschmarku ar Krone. 1999. gads aprīlis firma Lešler, jūnijas firma Grimme. Tirdzniecības apjoms samazinājums sakarā ar Krievijas krīzi. 2000. gads aprīlis firma Velteršeit. Sadarbība kravu pārvadojumu jomā stabili nostiprinās ar SIA Avensis Auto. 2004. gads maijs firma Fortuna. Firma Sampo Rozenliv, reģionālās dīlers Kurzemē. 2005. gads maijs uzsākam jaunu servisu lauksaimniecības tehnikas nams celtniecību. 2007. gads maijs objekts pabeigts. 2008. gads uzņēmums atzīmē 15 gadu jubileju. 2009. gads mūsu partneri. Starp šāviens lauku dienām Latvijā ir noskanējis, un mēs esam Kuldīgas pusē pie tevis, pie Amazonas. Lauku dienas ir Latvijā sākušās, un patiesībā tas tikai pierāda to, ka Latvijas lauksaimniecībā viss notiek. Un tas dod tādu pozitīvu, cerīgu ievirzi nākotnē. Prieks, ka daudz klienti sabraukuši. Domāju, ka ne tikai Kurzemes pusi, no visas Latvijas šeit. Jā, šeit ir mūsu klienti no visas Latvijas, apturot visus reģionus, gan Zemgali, gan Latgali, gan Vidzemi, gan Kurzemi. Un tas tikai pierāda varbūt kaut kādā mērā to, cik mums ir šī sadarbība un savstarpējā uzticība un savstarpējā cieņa vienam pret otru. Un tas, kā varbūt šis laiks tiek atrauts darbiem mājās, un tomēr mūsu klienti... Cilvēki par to domājuši noteikti. Iespējams. 2009. gads ekonomikas lejupsīja Latvijā, bet SIA Amazone notur savas pozīcijas. Kā saka, cājas skaita rudenī. Mūsu saimniecība strādā arī jau 20 gadus, un faktiski pirmā saimniecība, kur Amazonas sejas kombinācija sāk strādāt, ir mūsējā. Tad sejmašīna, un pēc tam arī ar frēzi vēlāk. Tas ir tāds senāks paņēmiens, kas piemērots ir mitros rudeņos un vieglākās augsnēs. Savukārt pēdējos gadus mēs
Arī esam pieslēguši šeit fonā redzamo sejmašīnu Cirrus. Tas ir smagāk piekabinām tieši sausā rudenī, smagā mālā, kā šogad bija Zemgalē, daudzās vietās apstākļi. Ļoti labs rezultāts parāda. Tāpat tiešā sējā, bez aršanas, kas arī, kā jau minēju, sausos laika apstākļos ir ļoti aktuāli. Kad es uz savus ādas pārbaudījis, tad es arī ar pilnu atbildību varu zemniekam teikt, ka šī mašīna Latvijas apstākļos uzvedās tā. Ja nebraukt ciemos pie jums uz saimniecību, redzēt rezultātu. Jā, tieši tā. Turpat lauka blakus ir, var visu apskatīties. Tāpat miglotāji strādā, minerālmēslu izkliedētāji. Arī sienas sagatavošanas tehnika vasarās mēs sniedzam pakalpojumus. Novēlu visiem turēties pie Latvijas zemes, nebraukt projām. Būs labi, un ja mēs muksim prom, kas tad te paliks? Nekur nedrīkst braukt, tas ir viennozīmīgi. 2010. gads. Aprīlis Sija Amazone atver pārstāvniecību Rāmavā. Šī mums arī šodien ir ļoti nozīmīga diena, jo mēs esam izgājuši ārpus sava centrālā biroja, kurš atrodas Kuldīgā, sienām. Esam atvēruši pārstāvniecību šeit Rāmavā, kur jau patiesībā ir jau daudzu citu firmu, gan centrālie biroji, gan pārstāvniecības. Mēs atbalstām savu darbinieku personīgo un profesionālo izaugsmu, apmaksājot mācību maksu akadēmiskā grāda iegūšanai, atbalstot darbinieku tālāk izglītošanos, kvalifikācijas celšanu. Darbinieki iziet apmācības ražotāju rūpnīcās Vācijā. Sponsorējam izglītību Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Kuldīgas centra vidusskolā, Kuldīgas 2. vidusskolā, Padurs pamatskolā, sportu, Kuldīgas novada jauniešu volejbola izlasei, autosportu Jānis Kārkliņš, Jānis Grīnvalds, Latvijas Republikas čempionāta Latvija 2010 Kuldīgas posms, saturīga jauniešu brīvā laika pavadīšana, Latvijas jauno zemnieku klubu. Amazone novēl saviem sadarbības partneriem, klientiem veiksmīgu darbu Latvijas tautsaimniecībai.